Sveiks! Sveiks, Anci! Katrs Latvijā sapņo par savu stūrīti, savu vietiņu, un kāda ir jūsu pieeja šai reizēm ekoloģiskajai vai jebkurā gadījumā mājīgajai vīzijai, ko katrs tīko? Ir tāds teiciens, sen aizmirstais vecais ir tas jaunais, ja? Līdz ar ko tāpēc šodien gribētu tev vairāk parādīt to, kas ir tās lietas, pamatlietas, ko mēs agrāk esam darījuši, bet šobrīd esam aizgājuši tādā kā plašākā spektrā un aizmirsušas pavisam pamatā. Mēs kā uzņēmums nodarbojamies ar būvniecību bez plēvēm, kas tas liels lozungs un izsauciens, bet tajā visā pamatā ir tas, ka mēs izmantojam dabai draudzīgus un videi draudzīgus materiālus. Ar domu, kad mēs uzceļam kaut ko, kas beigu beigās paliek dabā. Anci, tā, lai tev būtu vieglāk izprast. Ko mēs redzam? Mešs. Burvīgi, vai ne? Jā, protams. Gribētos tādu arī pēc mūsu viesošanās ar tevi viņu arī atstāt. Bez nekādiem pārpalikumiem. Bez plasmasas maisiņiem. Bez atkritumiem, precīzi. Līdz ar ko tas ir tas, ko mēs redzam. Un kas mums ir aiz muguras? Māja. Māja. Kas pēc katras būvniecības vai būvniecības procesā parasti ir notiekās? Būvlaukums ar savu kultūras slāni. Tad, kā jau mēs sākotnēji runājām, ja mēs runājam kaut kādu ekoloģiju, energoefektīvas būvniecības pamatprincipus vispārējo, man gribētos uzsvērt vienu svarīgu tādu ļoti lietu, tā ir utilizācija. Tā kā mēs tikko skatījāmies, smuks, tīrs mešs, mēs esam paviesojušies viņā, esam padzīvojušies viņā. Man ļoti gribētos, lai arī pēc mums tas viss paliek tā, kā tas bija agrīnāk. Līdz ar ko arī šis namiņš ir tieši tas pats scenārijs. Un es tev gribu parādīt mazliet vairāk, kāpēc un kā es to redzu. Šobrīd pamodelēsim praktiskākā jumta izpildījumu. Namiņam ir jumts, spāris. Spāris tiek apšūts gan no ārpuses, gan no iekšpuses ar kokšķiedru. Šo te. Ar šo kokšķiedru. Tas ir tīrs materiāls, kuram nav nekādas līme veidīgas sastāvs iekšā. Līdz ar ko viņš ir pilnīgi dabīgs. Vienkārši saprasēts. Un saprasēts, jā. Viņam ražošana ir slapjā ražošana, kas ir ļoti akcentēti tikai tādēļ, ka tajā procesā netiek nekādas piedevas liktas kā līmes. Tātad mūsu izpildījumā ir jumta konstrukcija, kas pildās ar mums zināmo celulozi. Un tad virsū šim visam nāk māla dakstiņš. Parasti ir teiciens, cik ilgi tavs namiņš stāvēs, namiņš stāvēs tik ilgi, cik tavs jumts. Kā mēs zinām, māla dakstiņi ir mūžīgi nosacīti, līdz ar ko mājas dzīvošanas ciklu beigās visticamāk mēs šo jumtu varam atkārtot arī izmantot. Ja vien viņš nebūs mūsu trakojos laikapstākļos, kad uznāk tā trakā krusa, bet arī lielā krusa, baidos, kad viņa viņu tik traģiski nesabojās. Šiem vajadzētu izturēt. Vajadzētu izturēt. Par sienu konstrukciju. Izpildījums arī līdzīgs tāpatās kā jumta konstrukcijai, tikai mēs apzināmies, ka konstruktīvi mums koku materiāls ir daudz šaurāks. Arī apšies no abām pusēm ar kokšķiedru, veidojam kabatu, kur tehniski iepūsta ar celulozi, un virsū iekštelpās klājās māla apdare, māla apmetums. Šeit var apskatīties arī, ka māla apmetumiem ir dažādi toņi. Jā, te var piemeklēt tonīt, piemēram, šo. Jā, sev simpātiskāko, burvīgi, līdz ar ko mums atkal nav jāieciklējas par to, ka mums uz mālas ir tikai brūns. Jā. Mums dabā zināms. Dabā viņi pieejami vismaz 16 dažādi toņi. Un tas arī ir ekoloģisks un tīras krāsas. Ja? Viņi nav krāsoti, viņi tādi kā no dabas nākuši, tādi arī viņi šeit šobrīd ir sastopami. Atkal no fasādes puses jau mēs saprotam, mēs varam uzlikt dēļu letojumu un izveidot koka fasādīti, ventilējumu fasādi saucamo. Tāds mums tas pīrāks tad sanāk. Māls, dēls, jā. Tas arī viss. Kopējais biezums mums ir diezgan izbrīnumi, godīgi sakot. Jā, nav tāds, nav salmu ķīpa. Būtu gatavs ar tevi derēt, kad ikdienā tādu vēl neesi sastapies. Labi. Ja vien tas nav kaut kāds mazāks šķūnītis, pareizi. Jā. Lūgtam, tātad tas ir mums izpildījums sienā. Pieskaramies varbūt grīdām. Dodamies pie grīdām. Mūsu gadījumā namiņš ir uz skrūspaļiem. Līdz ar ko mēs neesam rakuši lielas bedres, neesam lējuši betonus, kurus pēc tam, kā mēs viņus utilizēsim. Tāda liela nauda un atkal papildus darbs.
Skrūvspāli jau var vienmēr izskrūvēt. Jā, to var kā pārvietot citur. Jā. Labi. Mums ir grīdas lāgas. Viņā mums izpildījums atkal nāk. Apzinoties teikt, ka apakšā ir mauriņš mūsu palikušais. Mūsu izpildījuma gadījumā nāk tātad atkal ir kokšķiedra. Mēs papildus tam sagatavojam atkarībā pēc grīdas seguma un noteikti ieteiktu tev izmantot koka grīdu. Ideālākais variants, jo koka grīda ir tā, uz kuras tu ar pliku pēdu vienmēr jutīsies ērti. Uz flīzes vai kāda lamināta parketa būs mazliet augstāks. Jā, ir dažādi faktori tur. Līdz ar ko mums tas izpildījums ir, košies gadījumā viņš ir dubultais. Mēs sasniedzam 5 cm biezumu un virsū mums nāk jau koka grīda. Elementārāk es vairāk nevarētu parādīt. Jā, nu. Jautājums, kā tas ir praksē? Nu, praksē gan jau, ka tu parādīsi man. Gan jau, ka tev ir kur. Es tevi iepazīstināšu, parādīšu un padalīšos, kādas tad ir sajūtas pēc pēdējām 2 ziemām. Dodamies!